Tā, nu, labadiena visiem tauta Latvijā. Reku esam Viļņā, hotelī. Reku ir hotelis, un te ir ēšana, un viss. Un sēžu pie galda ar savu termosiņu, reku pie galda ar termosiņu, un brillēm, un mantām. Un var sakot, te tāda mazā pauzīte starp spēlēm ir, un gribēju ko pateikt, jā. Redziet, reku pretī iet televizors, jā. Reku šeit, tam tur iet, reku arī televizors kaut kādu, reku skatieties reklāmu, tad mainīsies tam Sportlandam, jā, reku ar muziku, ar visu, reku reklamē preces, jā, tad materiālas lietas, ja pasaulīgas lietas rāda, kur nekas nav sakara ar Jēzu, ar Dievu, ar svētumu, ar mūžīgo dzīvību, ar tādām lietām, jā. Reku atkal tajā, reku rāda visādus tur koncertus un visādas tur pusplikas dāmas un tur tālāk, reku vēl ir 2 ekrāni, kur ar tur rāda kaut kādus sporta sižetus, īsāk sakot, ko es ar to gribu teikt, jā. Prātā nāk tas, kad jā, nu, es te arī redz atbraucu uz spēli un jāatzīstās, ka nepaņēmu bībeli līdzi un nu, te ir tā kā ir, bet ko gribēju teikt, kad par Paulu Vošeru gribēju ātri izstāstīt, man patīk viens video, kurā Paul Vošers teica, viņš teica, jūs gribiet, jeb viņš saka, jūs domājiet, ka jūsu dienā pavadījuši esiet 8 stundas vai cik tur darbā starp neticīgajiem, starp grēciniekiem, kur visriņķī ir grēka, nu, atmosfēra grēka, runas grēka, rīcības grēka, uzvedības grēciniekie, ja, kubikmetriem biezā slānī, viņš saka, un visādi viņu izdarības un žesti un vārdi. Nu, paši saprotiet par sabiedrību, par grēcīgo, bezdievīgo, kurā mēs esam, un šeit es tāpēc tagad mēģinu bišķi pafilmēt, lai jūs redzētu, ja, ka šeit visapkārt ir visi, jā, labi, jūs teiksiet, oi, boigiet, tur tenisisti, inteliģentie, tur kādi bagātnieki, jā, paklausieties, aiziet mājās un tāpatās piedzerās kā cūkas tie vecāki un tur, nezinu, sit sievas un sit vīrus un lamājās un ņemās un varbūt kādam ir noteikti tetovējumi un piri un noteikti, nu, var sakot, tā kā jāsaprot, ja, kad es šeit šobrīd sēžu tādā grēcinieku perēklī, grēcinieku midzenī un ko es pieķeru sevi pie domas, kad ot, reku es esmu, jā, un tagad man ir kaut kāds tur brīdis jāgaida vienalga stunda vai cik tur, jā, nu, ot, ir svarīgi tur es šobrīd atceļu opciju, tur kaut kāda bībele telefonā, jo te arī ar elektrībām ir tā kā ir, ne visur blakām ir kontakti un ir powerbank, bet viņa tur arī, nu, karčas savas fiškas visas jums te nevar izstāstīt, bet vienkārši ienāca prātā tas par to Paulu Vošeru, ko viņš teica, saprotiet, kāpēc jums ir, viņš saka, jābūt Dieva vārdā piepildītiem, jāsēž Dieva vārdā tavām un manām acīm, ir jābūt Dieva vārdā ieliktām un jālasa vai skaļi vai labāk skaļi, ka tu pats to dzirdi, ka tu pārdomā, kā Bībele saka, meditē, pārdomā, klausies, skaties Dieva vārdu, ja? Un piepildies ar viņu, jo tā kā es šeit sēžu, jā, ot atliek man šeit pasēdēt stundiņu, jā, reku te sēžu pretī, tikko pienāca meitene, laikam, nezinu, mamma ar meitu, reku tai pusplika naba, kaut kāda maiciņa ārā, jā, nu labi, es tur pagriezu galvu uz otru pusi, bet tāpatās viņa man te tikko nogrozījās ar savu pliko nabu, jā, un man kā džekam tagad ir, ot, akal, cik man opcijas pastāv, jā, nu, seksuāli, kā saka, veselīgam puisim, jauna svaiga miesa pienāca blakām klāt nogrozījās, ja? Nu, saprotiet paši. Un rekur visi šitie muzika un viss tas taču ietekmē, tas tuc un šitie visi un tās visas lietas, jūs saprotiet, tas visi ietekmē tā kā Dieva vārds, ka mūs piepilda un ar to mēs esam piepildīti un tas ir mūsu dzīvības avots, mūsu visi, ja? Es aizvien vairāk un vairāk atrodoties šādās bezdievju perēkļos, lai arī cik viņi skaisti neizskatītos. Šitie ir bagātie bezdievji, ja, bagātie, nu, neteiksim miljonāri, bet arī daļēji, ja. Tur tie bērni, kas spēlē tenisu, ja, ir ļoti bagātu vecāku bērni, ja. Un tāpēc varbūt tur tiem bērniem iet daudz labāk nekā manam bērnam, ja, jo trūkst finansējums, tur, nezinu, mega treniņiem, ja, tiek trenēts un tiek darīts, ja, bet tas ir pilīte, ja salīdzina pret to bagātnieku, kuri var nomaksāt tur, nu, visu rēķinu, jebkurus simtus un tūkstošus, ja. Nu, jā, ot, tāpēc te ir bagātu grēcinieku sajiets, ja. Un es šeit sēžot, es šeit redzu, dzirdu, ja, un kā es teicu, ka tas viss man ietekmē.
ritmē, ja, nu, mani tevi, jā, piedod, tu arī savā darbā, kur tur kolēģi vēl smēķē, labi, te visi tādi, vismaz redzu, ka te nekādas dzeršanas un smēķēšanas nav, tas vismaz ir labi, ja te neviens nesmēķē nekur, un tā, ja, tur tiem sportiem ņemās, kaut gan ir viens otrs tur tenisistu tēvs, ko es citās pilsētās, kā esmu bijis, tad tur ārā ir pīpējuši tēvi, ja, bet, nu, tas tā retums, teiksim, mazākumā, bet visa šī atmosfēra, viss, ja, un man te tā vajag, ja, jo savādāk es ar acīm redzu, tur pusplikas, tur gorās, tas, ja, tādas, šitādas, ja, nu, kaut kā tā, un protams, es tur neliekuļošu, ja, kad es tur iemetu aci kaut kādā YouTubeņā un iemetu aci savā YouTube kanālā, paskatos, kas ir kaut ko uzricis, kādu laiku vai komentāru, kaut ko atbildu, nu, īsāk sakot, sapratāt to domu, Paul Washers saka, kā jūs uzvarēsiet pasauli, ja, es vienreiz vienu svētdienu noklausījos, un viņam ir tāda taisnība, ja, kā jūs uzvarēsiet šitādi tukši, pustukši no Dieva vārda, jeb pretējā gadījumā jūs esat pārpildīti un es ar pasauli, ar acīm, ar ausīm, ar visu, ar baudām, ar maņām, ar visu, un tādā atmosfērā būtam iekšā, kādu pasauli mēs varam uzvarēt, kādu Jēzu mēs kur ko varam nesludināt, darīt, ja mēs paši esam, cik tur tās stundas, ja es jau otro diennakti šeit esmu, ja, nu, lūdzu, ja, kaut ko palūdzu Dievu, pielūdzu Dievu, bet tas ir maz un tas nav nopietni, un, ja teiksim tā, tas ir nenopietni, tāpēc tauta Latvijā, redziet, jā, es aizvien vairāk šī vietā sēžot, ja, svētais gars runā un pārliecina un rāda un stāsta to, ko Paul Washers teica, ja, tad redz svētā gara uzdevums un misija ir, ja, ka viņš runā, viņš māca, viņš veido, viņš atgādina, un es šobrīd to svētā gara, nu, iedvesmots, dzirdu, redzu, saprotu, izjūtu pilnīgi fiziski, ja, ka trūks Dieva vārdi, ja būtu Bībele, es varētu palasīt kaut vai neskaļi, jo apkārt ir trokšņi, ja, bet, nu, labi, šoreiz sanāca šitā, izskrēju, baigi tur negaidot, nu, spontāns brauciens bija uz to Viļņu, bērns tur sāka baigi visus uzvarēt, un viena uzvara, otra, trešā, ceturtā, visus te sāka apspēlēt, tad es vienkārši lecu mašīnā un braucu šurp un gribēju nu, asistēt un just līdzi, tā kā tauta Latvijā, jā, tāpēc mums ir nenormāli vajadzīgs būt piedzītiem, pilniem ar Dieva vārdu, ar Bībeles rakstvietām, rakstiem ir jāskan galvā, rakstiem ir jāskan acu priekšā, nevajadzētu būt šitiem visiem mēsliem, draņķiem, telefonu, šitiem visiem ekrāniem, reklāmām, dziesmām un visu, ko mēs te redzam, ja? Nu, tauta Latvijā, jo šeit mums šī tumsa, un mums šeit vajadzētu būt kā gaismai visiem, katram kādā savā vietā, kolektīvā, vai kur nu katrs mēs esam vai ejam, ja? Un mums tur vajadzētu teikt Dieva vārdus ārā un runāt, bet ja tu pats ar to neesi piepildījies, vai tur kaut kādu bišķīti, tur kaut ko pļek, palūdzis, pielūdzis, un kaut ko es runāju arī to visu sevīm, tauta Latvijā, arī akmeņi ir manā dārziņā, jo Paul Washeram bija viena šāda svētruna, kurā viņš baigi šito analizēja, un es atceros, tur kopsavilkumā viņš pateica, kādu šito te jūs te ko variet, ja jūs tur esiet minūtes vai pusstundiņu vai pat stundiņu kāds kaut ko tur palasījis, palūdzis, padarījis, ja, ka pretī diennaktī 23 stundas tu esi ar sātanu, ar sātanistiem, ar grēcinieku sabiedrībā un visu, ko tad tu vari izdarīt, ja, un kāda vārda un kāda gara un kāda visa tu vari būt vadīts un piepildīts, te ir viela pārdomām, un tā ir taisnība, tauta Latvijā. Mēs esam tukši, akli, sekli un truli un kādi ticīgie, ja? Un pasaule mūs paņem un aprī, un tāpēc mums iepatīkās pasaules mode, un pasaules stils, un pasaules tas, un vērtības, un viss, ja? Un tāpēc arī Bībele par to ir ļoti cepusies, teiksim tā, ja? Nemīlēt pasauli, nevis to, kas ir tajā, un kas grib būt pasaules draugs, ir Dieva ienaidnieks, un Dievs tā močīja, ja? Tauta Latvijā, tā kā tādas skaļas, skarbas pārdomas caur tādu, nu, sāpošu sirdi te man no Viļņas šodien kaut kā tā.